Mēs esam Francijas vēstniecības rezidencē, vēstnieku mājvietā, kur mājīgos Francijas stilā iekārtotos salonos vēstnieks uzņem viesus. Viesus mēs gaidām uz brokastīm, pusdienām un vakariņām, gan arī starp klasiskajām ēdienreizēm, kafijas, tējas laikā un uz lielākiem pasākumiem, kokteļiem. Lielākais viesu skaits uz kokteļiem mums ir bijis ap 500. Tas bija vēstniecības pirmsākumos. Francijas vēstniecības rezidencē ir viesojušās augstākās amatpersonas, prezidenti no Francijas, Latvijas, ministri, kultūras darbinieki, sportisti un daudz citi viesi. Nākot uz Francijas rezidences vakariņām, jums ir jāzina, ka mēs jūs gaidīsim ar glāzi franču šampanieša, pēc tam aicināsim pie galda uz 4 dažādiem ēdieniem, pēc kuriem sekos kafija un digestīvs. Mūzika tāpat kā kulinārija. Ja jūs nezināt bāzē, un bāzē ir šoreiz, un visai pasaulē tas jau zināms ļoti ilgus gadus, ka tas ir franču virtuve, tāpat kā muzikāla skola. Un viens var spēlēt flamenko, un viens var spēlēt 3 akordi. Tajā pašā brīdī ir Michelin zvaigznes, un arī ir parastas pelekas zirnis ar speci. Nesen man izdevās uzgatavot ļoti labu ēdienu nosaukumus, kuram ir pot-au-feu. Un es vēlreiz pārliecinājos, ka visvienkāršie ēdieni ir visgaršīgākie ēdieni.